Čau! Šodien mums tāds viens sūtījums atnāca no Ķīnas. Šeit jābūt vienkāršām tādām saules brillītēm. Kā redzat, saules brilles iepakotas ne ļoti labi. Kā tā var iepakot, nezinu. Pārdevējiem liels mīnus, vairāk no viņa laikam nekad nepirkšu. Šeit iedeva kaut kādu fake track numberu, kurš it kā atsekojās, bet visi ieraksti ir kaut kādi fake. No pasūtījuma brīža pagāja apmēram 40 dienas. Tā, veram vaļā. Kas mums te vēl? Uzrakstīts Electronics, $5, 100 gramu. Tā, veram vaļā. Pārdevējs ne ļoti labs. Vairāk laikam no viņa neko nepirkšu. Saskrāpēju galdu nedaudz. Labi, vēram vaļā. Skatīsimies, kādā stāvoklī ir mūsu brille. Es pat baidos skatīties iekšā. Wow. Un vēl ko es. Labi, brilles neviens vēl. Uz paciņas ir kaut kāds adresīte. Ja kāds vēlas skatās, tā, ja kādam vajag apskatīties, es tādā bijis vispār. Tātad brilles lielākas nekā man likās. Tā, vispār, ja būtu labāk iepakots, pārdevējiem liktu lielu plusu. Pilnīgi pirka ir, kājiņas. Ko es varu teikt par kājiņām? Tādas melnā krāsā tas made in China. Kur tad citur, it kā mēs neiedomātos paši. Tātad kaut kāda birka, kur ir stikliņā iekšā. Lasiet, kurš kā grib. Oulajou. Vēl kaut kādi hieroglifi. Es domāju, visi saprot, kas tur rakstīts. Tāpat kā es visu sapratu. House of Glasses 99. Labi. Tātad, ko es varu teikt? Šeit ir kaut kāds uzraksts. Šitan uzlīme. Es domāju, viņu dabūšu no šo uzlīmi. Man liekas, ka viss ir labi. Tūlīt piemērīšu, apskatīšos, vai man der. Ziniet, der vispār lieliski. Tā kā iespējams jebkuram cilvēkam viņi derētu, kas pasūtītu. Iespējams šo pārdevējs jums neieteikšu. Tātad uz šo preci links būs aprakstā. Droši skatāties. Tā, draugi. Paldies par skatīšanos. Spiežat like, sekojiet draugos, subscribojiet tepat YouTube'ā. Paldies! Atā!